laikos esot visi koki runājuši. Kad cilvēks gribēs cirst kādu taisnu koku, tad tas sacīs: Ej, cēr to līko, tas ir nesmuks, es tak pušķoju pasauli. Kad nu cilvēks gājis pie līkā koka, tad tas sacīs: Kur tu mani tādu krūpu nocirtis? Ej, cēr taisnus kokus. Cilvēks nu atkal gājis pie taisnā koka. Tas viņu atraidīs, un tad cilvēks gājis uz mājām. Dievam palicis cilvēku žēl, un viņš visiem kokiem aizbāzis mutes ciet, tā, ka tie vairs nevarējuši runāt. Un no cilvēks varēja kuru koku gribēt.